Šajā video izskatīsim tiešsaistes statistiku. Pirmajām kārtām atveram tiešsaistes statistikas sadaļu. Tālāk mēs varam izveidot savu pirmo paneli. No labās puses ir paneļa pievienošanas poga. Spiežam uz to un iedodam panelim nosaukumu. Saglabājam. Tagad mēs varam izveidot savu pirmo logu. Spiežam uz pievienošanas pogu un mums atvērsies saraksts ar sagatavēm. Es izvēlēšos maksājuma veidus. Pie nosaukuma es varu ierakstīt savu nosaukumu, vai arī programma iedos automātisko, jeb te ierakstīs vienkārši maksājuma veidi. Tālāk es varu izvēlēties periodu, piemēram par šodienu, vakardienu, šo mēnesi, vai vispār par visu kopējo šito gadu. Tālāk jums ir vairākas tirdzniecības vietas, te varam atzīmēt, kurās mūs interesēs. Pārdevēji, kā arī varam atzīmēt maksājuma veidus, ja mums kādi nebūs vajadzīgi. Un spiežam pogu saglabāt. Mums parādīsies sagatavotais loks. Uzklišināt uz to un atvērsies jau statistika par izvēlēto laika periodu. Mēs varam tādus logus taisīt, kamēr nebeigsies vieta. Tieši tāpat arī ar paneļiem. Varam pievienot jaunās paneļus. Katru paneli mēs varam sadalīt pa savām tirdzniecības vietām, kasēm, vai arī vienā uzskaitīt klientus, bet citā apskatīt maksājuma veidus un vidējā čeku.